Vistematiskākais jautājums Ziemassvētku laikā. Ziemassvētku rosaliņš ar gaļu vai ar dēsu? Ar gaļu. Amen! Man liekas, ka desiņu vislabāk ir, jā. Desu. Ar desu. Un ar desu vislabāk garšo. Es būšu desas pulciņā. Es gan esmu gaļas pulciņā. Un tagad laižam uz ražotni paskatīties, kā to primīja rosoli. Tagad mēs esam Rimija ražotnē, lai skatītos šo iecienīto salātu ražošanas procesu. Pati recepte, ko jūs šobrīd redzat, nav mainījusies jau 20 gadus. Dēsa, marinēti gurķi vai zirnīši, viss tiek svērts pilnībā uz gramiem, lai nodrošinātu rosoli nemainīgi labu garšu. Ražošanā viss svarus priekšā parāda dators, un tālāk jau ejam uz maisīšanas procesu. Tagad bija mana kārta piedalīties, un es varēju paspaidīt pogas tieši maisīšanas iekārtai. Manā sejā tiešām redzams neviltots prieks, un volā, rosoliņš ir gatavs. Šāds izskatīsies tavs Ziemassvētku rosoliņš, ko Trimītī nopirks un liks uz galda. Amam vēlāk. Joks pie malas, rosols ir gatavs, tagad jāiet fasēt. Visu saliek tādā megareks iekārtā, tad pilda trauciņos, trauciņi iet pa lenti. Lai neuzkot kaut ko cietāku, ir metāla detektors, tā kā par to varam neuztraukties. Uzspiežam līmeni un gatavs! Viss pakojam un vedam uz veikalu. Un beigās mēs paspējam vēl noķert Rimija pārtiks tehnoloģijas. Kuras sastāvdaļas nav iespējams rosoliņš? Bez desas, protams. Otra lieta – majonēze. Uz kuriem svētkiem latvieši visbiežāk pērk rosoli? Nu tā īpaši kārtīgi daudz. Uz Ziemassvētkiem, protams. Un vidēji dienā, cik saražojat uz tiem Ziemassvētkiem rosoliņu? 1,5 tonna un vairāk. Un kas ir pats labākais pārtiks tehnoloģiju darbā? Degustācijas. Šodien arī degustēsiet rosoli? Rīta degustēšu. Bet Šodien no rīta jau bija. Kur ir Rimija klientiem vispopulārākie salātiņi? Tā, top 3. Sira salāti, rasols un gaļas salāti. Un jūsu mīļākie salāti? Sira salāti. Kas izdomāja Rimija rosolu recepti? Rimija attīstības tehnologs.